Dienā, kad notika putnu vērošanas ekspedīcija, daba bija nolēmusi pārbaudīt cilvēku apņēmību. Vējš sasniedza 11 metrus sekundē ar brāzmām līdz pat 18 metriem sekundē. No rīta organizatoriem šķita, ka šādā laikā neviens neieradīsies. Taču par spīti laikapstākļiem pasākums pārvērtās par aizraujošu un izzinošu piedzīvojumu īpaši draudzīgā atmosfērā. Katram ekspedīcijas dalībniekam tika izsniegta darba lapa ar uzdevumiem. Ne tikai par putniem, bet arī par augiem. Visus interesējošos jautājumus varēja uzdot profesionālam ornitologam. Mēs gribējām diezgan daudz apgūt, gan putnus, kas tad ir saskatām šeit, gan arī kādas augus var redzēt. Cik saprotu pēc apkopojuma, tad esam sasnieguši gan visu darba lapu no augu viedokļa. Daži putni nebija sastopami līdz ar to, ka bija liels vējš. Ekspedīcija norisinājās pie Bušnieku ezera. Tas ir viens no lielākajiem Kurzemē un ir iecienīts gan putnu vērotāju, gan mieru meklējošo vidū. Starp ekspedīcijas dalībniekiem bija arī vairāki dabas fotogrāfijas entuziasti. Visvaldis jau vairāk nekā 25 gadus aizraujās ar dzīvās dabas vērošanu caur kameras objektīvu. Viņam piemīt īpaša pacietība un skats, kas ļauj ieraudzīt putnus ātrāk nekā citiem. Kamēr pārējie vēl skatījās binokli un meklēja, kur zaros čivina, Visvaldis jau bija uzņēmis pirmos kadrus. Parasti ar fotoaparātu staigāju. Jo es jau viņus diezgan slikti pazīstu, bet, kad ir nobildēts, tad var krietni papētīt un noteikt, kas pa sugu. Tieši putnu pavasara migrācijas laikā iespējams ieraudzīt īpaši daudz un dažādas sugas. Dabā valda rosība, un katra pastaiga var sagādāt negaidītus un skaistus pārsteigumus. Mums paveicās, ka mēs redzējām jūras ērgli. Tas bija tāds īpašs. Mēs redzējām arī paugurknābja gulbjus un žubītes, un mēs redzējām melno meža strazdu, un mums bija arī gaigalas. Šis tas bija. Jā, varēja būt vairāk, bet mēs esam priecīgi par to pašu, ko mēs redzējām šajā reizē. Šādi pasākumi ir arī lieliska iespēja atraut bērnus no ekrāniem un pavadīt laiku kopā ar ģimeni svaigā gaisā. Daba kļūst par aizraujošo klasi bez sienām, kur zinātkāri mostās pati no sevis. Un nereti tieši bērni ir tie, kas visātrāk pamana kādu kustību zaros vai atpazīst putna balsi no darba lapas. Es uzzināju, ka daudziem arī putniem un augiem var arī būt ļoti daudz sugas citas. Tad arī interesanti bija tas, kad mēs staigājāmies un tad sākumā baigi putns nevarēja redzēt, bet mēs aizgājām līdz pašai lēpas galam un tad tur ļoti daudz varēja redzēt. Man patika pastaiga, jo parasti šādās dienās es ļoti rētai ārā un tagad var izveidināt galvu no visām skolām un visiem pārējiem lietām. Es redzēju daudzus putnus, bet man arī patika, ka tas bija jāmeklē, tā kā lieldienās kaut kādas kinderolas. Es redzēju daudz putnus un arī ļoti interesantus augus, ko es gribēju uzzināt, kā viņus sauc. Man liekas, ļoti forši sanāca putnu diena. Ļoti jautri tā var citiem cilvēkiem sapazīties, pastaigāties dabā. Tā atpūsties, ieraudzīt putniņus. Man liekas, pasākums izdevies ļoti forši. Šodien es atvedu savus mazdēlus. Un es atvedu tāpēc, lai parādītu, kas ir putnu diena, ko putnu dienās dara, kā tas izskatās. Varbūt, ka viņi izaugs lieli un būs arī vērīgi dabas pētnieki. Viens pats es diez vai būtu atbraucis, bet ar mazdēliem liels gandarījums. Man patika, ka es sen nebiju redzējis paugurknābu gulbi. Mums tas paugurknābu gulbis ir tā kā pazudis. Bet te redzējām viņu. Un dabā viss kaut ko varēja. Daudz koku sugas, daudz augu sugas jau pamodušās. Bērniem bija interesanti. Pēc ekspedīcijas visus dalībniekus gaidīja silta tēja un zupa. Bet jau nākamajā dienā vēnspilnieki pulcējās uz ikgadējo talku, lai darinātu putnu būrīšus. Visi kopīgiem spēkiem izgatavoja ap 100 būrīšu priekš strazdiem un zilītēm.